Tagad dodos uz Pullmanu viesnīcu atklāšanu Vecrīgā. Tanāk, kur ir Jēkaba baznīca, Saima, un tur jau mēs redzam, ka kaut kas notiek. Būts iepriekš, un jā, remontu vajadzēja, tā kā paskatīsimies, kas tur ir jauns. Īstenībā ļoti laba vieta viesnīcā, jo te sanāk tieši Vecrīga, tur iziet uz Domu laukumu, un pretī ir parks. Parks gan varēja būt krāšņāks. Ir ar klasiskajām Latvijas lielajām pāraugušajām liepām, bet nu kā ir tā ir. Nu re, šausim iekšā, pastīsimies, kas mums tur ir. Kur ir dāmas. Tā, nu te ir, droši vien vakar gaitā būs šūpošanās ar fotosesiju. Tāda gaisīga veidojuma. Jā, viss izskatās par tādu mākoņu tematiku. Te bija agrāk restorāns, atceros, mēs te sēdējām. Tagad pagaidām tā kā tāda lounge zona. Super te. Nu, kas te mums būs te? Te bija baigi labi pasākumiem atpūtas zona. Jā, redzam, jau DJ strādā. Ir. Un, lūk. Tāds plašs, tāds tā kā terārijas. Virtuvi jau strādā. Kur ir klasīts būs. Ne? Jā. Skuts. Vēl baigā telpa ir. Nekad nav nācies te būt. Regutē ir interesanti uztaisīt, ka ir reāls grils. Diezgan var arī piededzināt sevi. Visi aiziet prom. Un mana mīļākā ugunskura metoda laša gatavināšana. Bet tā šitā ir cigāra zona. Nu, būs vēlāk. Viens no interesantākajiem ēdieniem, kas ir šeit, ir bizons. Bizons tieši, kas sanāk tā kā sumbrs no Kanādas. Un virsū tripelīts. Un reku tur ir turcīts. Visticamāk. Un reku tur ir noslēpies krabīts. Cilvēki pamēzām iesils, te rodās arvien vairāk. Un te var redzēt fragments no vecās Vecrīgas, tāds skaists velvs. Nu, reku redzam, viss burziņš ir šeit. Cilvēki nāk arvien vairāk. Klavieris jau gandrīz nedzird. Kamēr tur cilvēki runā. Reku, mums ir vagu gabaliņi. Jā, it kā neliela, bet tā ir gaļa, ko ir vērts nogaršot. Un Argentīnas garneva, bet vagu ir vienkārši perfekts. Nauroza pārpasākuma vadītājs, arī DJ, jā, tā laikam. The opening of Pullman Riga Old Town was... Yeah, that's a warm-up. Cheers for the future. Thank you, Paolo. Thank you. What you see and experience tonight and in the future, and have a wonderful, wonderful evening. Rijeka. Full of it. Of course, Pullman team is much bigger, and we want to say heartfelt thank you to each and every member of it. Un te vēl daži pārsteigumi. Kur ir eža čauliņi, vismaz ceru, ka tur būs iekšā. Un jā, ir arī melnie ikri, tā kā Pullmans dod pa do, garšosim. 7. stāvā rekur ir tāds garš basēns. No rekur te ir uztaisīt. Jā, tā kā bija arī agrāk šitiem Pullmanā. Un tie, kas būs bijuši Pullmanā, tie sapratīs šo manu teikumu, ūdens ir tīrs. Un tā agrāk par to bija problēmas tieši šeit, neskapēc. Ar manu gaismu tu izmanto, jā? Mēs arī. Nu tā, tas notiek mums šodien. Un dāmas uzreiz. Dekorācijas. Un arī kokšķiši. Kā var redzēt, arī, ko te bālīgi turpinās. Viss notiek. Esmu atnācis uz pufīgiem šūpolēm, un tā mums ir notikusi Pullman viesnīcas Vecrīgā atklāšana. Īstenībā bija pārsteigts, ka ir, ja es pareizi sapratu, 150 numuriem. Un ir bijis tā, kad sanācis ir būt tā uzreiz no tāda pirmā uzmetiena nevar teikt, ka ir liels atšķirības, bet es sapratu, ka ir diezgan daudz ieguldīts. Un, ja jābrauc uz Rīgu vai vienkārši gribat kādu romantisku vakaru Vecrīgā, tad šobrīd Pullmans strādā, jāskatās uz cenām, piedāvājumiem, un pēc šefpavāra sarunām ar šefpavāru Artūru saprotu, ka virtuvei jābūt ļoti labai, jo tas, kas darījās vismaz sākotnēji ar uzkodām, bija patīkams pārsteigums. Un uz šīs te gaisīgās nots mēs arī beidzam Dievietes LV reportāžu. Un galvenais ir piesakot kanālam.